Pārsvarā ir divi veidi cilvēki. Viena veida cilvēki plāno dzīvot, visu laiku gatavojās dzīvot, un tāpēc viņiem ir tur steiga, problēmas, neapmierinātība, dusmas, pat panikas lēkmes, jo viņi visu laiku gatavojās. Viņi ir tajā stāvoklī, kad visu laiku tikai gatavojās, pagaidām vēl to, pagaidām vēl nevar šito, un tāpēc visu laiku tādā gatavošanās stāvoklī. Bet otra cilvēki, kas ir pavisam maz, varētu teikt ļoti maz, varbūt 10% no latviešiem, kuri dzīvo piedzīvot. Un te ir jautājums jums, kad jūs gribat sākt dzīvot? Bet, lai sāktu dzīvot, ir jāatbrīvojās no savām negatīvajām pārliecībām, uzskatiem. Lai atbrīvoties no šīm pārliecībām, ir vienkārši jāspēr pirmais solis. Un pie tam jums ir jāspēr pirmais solis. Neviens cits to jūsu vietā neizdarīs. Tas ir jūsu lēmums, tā ir jūsu dzīve. Jūs varat dzīvot vēl 10, 15, 20 gadus gatavojoties dzīvošanai, bet tā arī nepadzīvot. Ir daudz cilvēki, kuri atzīst, kad viņi visu laiku izrādās nekad nav dzīvojuši un sāk dzīvot tikai savos 40, 50 gados. Jautājums jums, kad jūs vēlaties sākt dzīvot? Kad jums tas ir svarīgi? Lai sāktu dzīvot, ir nepieciešams spērt pirmo soli un kaut vai sakārtot savu galvu, pielāgot tam, lai šī galva akceptē, emocijas akceptē šo te dzīvošanu. Ja emocijās ir joprojām bailes vai fobijas uz dzīvošanu, bailes, piemēram, no naudas, bailes no attiecībām, bailes no konfliktiem, atzinības trūkums un aizvainojumi un tam līdzīgas emocijas, tad būs visu laiku jūsos tas stāvoklis, kad es visu laiku gatavojos šai dzīvošanai. Un šodien ir otrdienas diena. Jūs vēlaties izjust otrdienas dienā tādu sajūtu, ka tev nekur nav jāsteidzās. Nekur nav nekas jādara. Ka tu vari darīt to, ko tu vēlies. To sauc par dzīvošanu. Ka tu vari izvēlēties un darīt. Šodien man bija sieviete uz pēdējo seansu, un tad, kad es viņai palūdzu salīdzināt, kā tu jūties 3 mēnešus apakaļ, viņa vienkārši šokā par tām izmaiņām, kas ar viņu ir noticies, kā viņa tagad dzīvo. Ne tikai prātā, bet kā viņa tagad dzīvo, kādas viņai attiecības. Viņa tikko ceļoja, kā viņa jūtas, kā viņa ir pieņēmusi sevi, ka viņa saprot to nozīmīgumu, kas viņai pašai tagad jānes. Šī sieviete turbo ātrumā ir pielāgojusi savu zemapziņu dzīvošanai. Kaut gan iepriekš bija daudz dažādas programmas, kas bija par smagu darbu, par dusmošanos, par agresiju, par sevis nepieņemšanu. Standartiņš. Šodien jāpiet pie spoguļa un jāuzdod jautājums, skatoties spogulī. Kad skatoties sev acīs, kad tu šim cilvēkam dosi iespēju dzīvot,